Esiet sveicināti šajā rītā Svētā Jāņa baznīcā dievkalpojumā. Sveiciens arī visiem, kas mūs skatās no tuvienes un tālienes. Un šajā dienā es gribēju atsaukties tādam aicinājumam no mūsu kopīgās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē, ka šī svētdiena ir veltīta, kas ir nosaukta par kopa baznīcas svētdienu. Jeb svētdiena, kad mēs atceramies šo piederību Latviešu luterāņu baznīcai pasaulē un kopā lūdzam. Un šī lapiņa, kas ir šodien, ir veidota visiem kopīgi. Tas nozīmē, ka mēs dziedam kopīgas dziesmas un lasam kopīgas bībeles pantus un sakam kopīgas lūkšanas. Ir dažas atšķirības, katra draudze to var pielāgot, bet katrā ziņā šodien atcerēsimies, ka mēs piedalām šai lielākajai mūsu baznīcai dažādās pasaules vietās. Good morning to everyone, and today's Sunday, when we gather for worship and prayer, we think about unity of Latvian Lutherans around the world, and that we belong to Latvian Lutheran Church in wider world. Un mēs arī sāksim ar kopīgu dziesmu, kas ir no mūsu grāmatas 225. dziesma Jūs ļaudis no zemes vis tālākām malām.
Pēc iespējas piecelsimies un lūgsim kopā ar psalmu vārdiem. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs! Mana dvēsele augst un tvīkst pēc taviem pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Pat putns rod mājas un bezdalīga ligzdu, lai parētu putnēnus pie taviem altāriem, mans ķēniņ un Dievs. Svētī, kas tavā namā mīt, un allaž slavē tevi. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, kuru sirdīs tavi ceļi. Pie spēka, līdz visi stāv Dieva priekšā. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā labas dienas. Bals uz Dieva rokās liksim savas domas, vārdus un darbus, vispirms klusā lūgšanā. Un arī kopīgi lūgsim grēksūdas lūgšā. Dievs, Tu, kas esi žēlastība, tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus, šķīstī mūs, lai topam šķīsti, dziedini mūs, lai topam veseli, velc mūs tev klāt, lai saņemam sirdī mieru. To lūdzam caur viņu, mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Dievs savā žēlastībā un svētā gara spēkā piedod mums, iededz mūsos mīlestību un ticību un dāvina mums prieku un spēku kalpot viņam un savam tuvākajam. Āmen. Dievs, Tu, kas esi žēlastība, tev pateicamies, ka caur tavu dēlu Jēzu Kristu ceļš pie tevis ir atvērts. Stiprini mūs ticībā, vairo mums cerību, piepildi mūs ar tavu mīlestību un palīdzi mums dzīvot tavā piedošanā. Āmen. Gods Dievam augstībā. So
Jēzus Kristus tevi mīl un atbrīvo tevi no grēkiem un dāvā tev savu garu. Viņam lai gods un valdība mūžu mūžos. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe and so we proclaim. In Jesus Christ we are forgiven. Amen. Tas kungs lai ir ar jums. Lūksim Dievu. Dievs, tu, kas sagatavo tiem, kas tevi mīl, neredzamus labumus, izlej mūsu sirdīs tavu mīlestību, lai mēs sasniedzam tavu apsolījumu piepildījumu, kas ir augstāks par visu, pēc kā mēs spējam ilgoties, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Un tagad lūdzu apsēdīsimies un es aicinu Karēnu Grasmanu lasīt lasības. Sveiks cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasakā. The first Bible reading today is from the Psalm 145. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. Otrs lasījums ir no apostoļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4. nodaļas. Tad nu es, cietumnieks kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti, visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panestami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdami to ar mieru saiti. Viena miesa un viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visus. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķiris. Amen. Bet pirms uzklausīt evaņģēlija vārdus, mēs nodziedāsim dziesmu, ir tomēr viens, kas ir dziesmu grāmatā 180. dziesma.
Mēs piecelsimies un uzklausīsim evaņģēliju vārdus, ko Jēzus ir teicis Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un lūgsim, lai Dieva vārdi arī pie mums tiek svētīti. Un es gribētu sākt ar speciāli šai svētdienai domāto arhibīskaps veltījumu un vārdiem, kas ir izvilkums no viņas plašākas runas, un tad arī pievienot kādas domas no sevis. Un arhibīskapa Lauma Zuševica tā ir rakstījusi: Apostuļa Pāvila vārdi skaidri norāda uz to, kas mūs vieno. Ko baznīcas svētdienā tie atgādina mums, ka viens uzdevums ir saglabāt vienotību, pildot mūsu būtisko sūtību, kalpot kā Kristus liecinieki līdz pasaules galam. Atrodamies pasaules malu malās. Mūsu dzīves ietekmē dažādas kultūras, valsts pieredzes, teoloģiskas izglītības un intereses. Tas vienlaicīgi ir izaicinājums un svētība. Savā dažādībā saglabājam kopības apziņu, ka vienotība neprasa būt vienādiem, bet savstarpējā cīņā būt vienlīdzīgiem. Piedaloties dievkalpojuma attīstībā, prāveste Anita Vārsberga pāža vēroja: mēs parastajās svētdienās varbūt nemaz nemanām, ka piedalāmies lielākā kopienā, ne tikai savā sanākušajā draudzē. Katrā dievkalpojumā esam vienoti ar tiem, kas visā plašajā pasaulē teic Jēzu par savu kungu un solās viņam sekot ticībā, cerībā un mīlestībā. Un tālāk arhibīskapa turpina: dievkalpojums ir kā baznīcas sirds puksti. Kur veselīga draudze, tur veselīga sirds puksti. Dievkalpojumi ir kā baznīcas sirdsapziņas spoguļi. Ieskatoties, redzam Kristus žēlastības un Dieva mīlestības gaismu. Dievkalpojumi ir kā būvakmeņi, kas likti uz stipra pamata. Cik Kristū saliedēti būvakmeņi, tik stipra baznīca. Celsim droši tālāk, kā vienas ģimenes locekļi. Dievs lai svētī jūs svētā gara spēkā ar jaunu enerģiju un vēl dziļāku kalpošanas prieku, veicot to darbu, ko mums mīlestībā uzticējis Kristus. Tā raksta arhibīskapa Lauma. Savukārt, man šīs dienas rakstu vārdi, gan no Pāvila, gan Jēzus, mudināja pārdomāt dažus principus, kas mums palīdz būt vienotiem. Un viens tāds princips, kas man ir prātā: jo tuvāk Dievam,
mēs katrs pats personīgi nākam, jo tuvāk mēs varam būt arī viens otram. Te nāk prātā plašāks pārdoms par ekumēnisko kustību, kas īpaši aizgājušā gadsimtā un tagad turpinās, kas meklē saprašanās ceļus un veidus dažādām kristīgām kopienām un draudzēm, kā arī vēl plašāk domāt par to, kā dažādas reliģijas var atrast kopīgu valodu. Tātad ne tikai strīdēties dažkārt par atšķirīgo, bet meklēt kopīgo. Un es domāju, šāda īsta satikšanās nenotiek tikai konferencēs, kur dažās sanāk kādi teologi un mēģina atrast kādus kopīgus paziņojumus, kas varbūt arī ir svarīgi, ka mēs varam vienoties par daudzām lietām, dažādas baznīcas, bet īsta vienotība parādās tad, kad mēs satiekam īstus ticīgus cilvēkus, viņus iepazīstam un piedzīvojam vispirms katrs pats savu ticību un ticības pieredzi un ticības dziļums. Un tad mēs labāk varam saprast arī citus cilvēkus, pat ja viņu ticība ārēji šķiet atšķirīga. Kas mūs vieno? Zīmīgi bija arhibīskaps vārdi, ka vienotība neprasa būt vienādiem. Un es domāju, ka viens no dažādu baznīcu grēkiem dažādos laikmetos ir bijis izvirzīt kādus īpašus standārtus un cilvēkiem teikt, ka mums ir jābūt tādiem un ne citādiem. Un jā, bet tas traucē būt vienotiem, ja mēs gribam, lai visi cilvēki ir vienādi. Tikai, ja tu ticēsi, kā mēs, tad un ievērosi to pašu, ko mēs, tad tu būsi mūsējais. Es domāju, šāds uzstādījums nav palīdzošs. Vai arī citi nodalījumi, kad mēs sakam, ka te ir mēs un mūsējie, un tālāk ir viņi vai citi. Tas arī atsauc atmiņā to nošķīrumu no Jēzus laikiem, kad Jēzus strīdējās ar farizejiem, kad bija tā doma, ka ir kādi svētie, tie, kas ievēro Dieva likumus un piedar Dievam, un tad tie citi ir grēcinieki, un ar tiem ir problēmas. Un farizeji pārmeta Jēzum, kāpēc viņš iet pie tiem grēciniekiem, kāpēc viņš ēd un dzer ar grēciniekiem. Un vai kāda cita spilgta līdzība, kur Jēzus salīdzina Dieva aicinājumu, ka viņš aicina savus draugus savā valstībā pie mīlesta galda, bet tad tie, kas ir sākotnēji aicināti, neatsaucās un nenāk un nav izrādījušies cienīgi, tad Jēzus saka, ka viņš aicinās visus no sētmalēm un laukiem un lielceļiem, visus nākt savā valstībā. Un tā tad viņš paplašinās tās cilvēku veidotās robežas Dieva valstībai. Un tas man arī liek atcerēties kādu principu, kas kādreiz bija pierakstīts Augustīnam, bet to izrādās ir teicis vēlāk kāds protestantu teologs 17. gadsimtā, tur vēl strīdās, bet svarīgs ir tāds sauklis vai princips. Galvenajā vienotība, atšķirīgajā dažādība, visā mīlestība. Es domāju, par to ir vērts padomāt. Vispirms, kas mums ir galvenais un kas mūs vieno? Ticība Dievam, garīgas, ētiskas vērtības. Jā, kas mūs vieno ar citiem ticīgajiem? Es domāju, ka kopīgi ir vairāk nekā atšķirīgi, par ko dažkārt mēs strīdamies, vai varbūt tas attiecas uz teologiem. Galvenajā būtiskajā vienotība, atšķirīgajā, netik svarīgajā dažādība, bet visā mīlestība. Un mīlestību var īstenot, ja mēs respektējam atšķirības, ka mēs katrs esam īpaši ar savu dzīves un garīgo pieredzi, un tomēr mēs katrs no savas dzīves vietas un situācijas
cenšamies tuvoties tam pašam Dievam. Vienotājs paliek Dievs, jo tuvāk Dievam, jo tuvāk viens otram. Ja esam aizrauti un iedvesmoti, ar ko mums Dievs katram atklāja, tad mums vairs nav laika domāt par atšķirībām. Vai ienāca prātā arī kāds jautājums par to, kāda ir vislabākā liturģija vai dievkalpojuma kārtība. Par to arī kādreiz ir bijuši strīdi gan baznīcas starpā, gan draugu starpā. Bet viena laba atbilde bija: vislabākā liturģija un dievkalpojuma kārtība ir tāda, ka mēs lūdzot Dievu aizmirstam par to, kāda ir dievkalpojuma kārtība. Bet, jo mēs vairāk domājam par Dievu, par lūgšanu, par to, kas mūs tajā brīdī iedvesmo, nevis tikai par tiem vieniem vai otriem vārdiem, kurus mēs tajā brīdī sakām. Un visbeidzot, šajā sakarā man nāk prātā arī kāda līdzība. Jā, to varētu nosaukt par līdzību vai stāstu par kādu draudzes locekli, kura nāca pie mācītāja un teica, ka viņa grib iet prom no draudzes. Un mācītājs teica, kāpēc tad tu gribi iet projām? Saka, man vairs grūti to izturēt, kas mums notiek draudzē. Jo dievkalpojumā es dzirdu, ka dažas dāmas visu laiku pļāpā un aprunā citus. Un man priekšā atkal tur kāds draudzes loceklis izskatās tik augstprātīgs un svēts, bet es jau gan zinu, ka viņš nemaz nav tik svēts. Vai citi atkal dzied tik skaļi un pie tam galīgi šķībi? Nē, es vairs negribu būt dievkalpojumā un draudzē. Un tad mācītājs esot teicis, labi, ja ne, tad ne, bet vai tu vari vēl izdarīt vienu tādu uzdevumu, pirms tu aizēji prom no draudzes? Vai tu vari pieliet pilnu krūzi ar ūdeni un dievkalpojuma sākumā apiet riņķī baznīcai un neizliet to ūdeni, kas ir pats svarīgākais? Viņai tas likās dīvains uzdevums, bet labi, ja mācītājs tā saka, tad viņi pielēja krūzi līdz malām, un kad sākās jau dievkalpojums, vēl uzmanīgi apgāja riņķī baznīcai. Un tad viņi stāstīja mācītājiem, ka tas ir izdarīts, vai tagad viņi var iet projām, un ka viņa nav izlējusi, un tiešām ir skatījusies uzmanīgi uz šo krūzi. Un tad mācītājs viņai prasīja, vai tad, kamēr viņa gāja apkārt, viņa dzirdēja, ko citas dāmas runā baznīcā. Ne, to viņa nav dzirdējusi. Un vai viņa ir redzējusi kādus citus cilvēkus, kas citkārt viņu satrauc vai kaitina. Un arī to viņa nav redzējusi. Bet tā tad mācība, ja tikpat nopietni mēs raudzītos uz Dievu, kā uz to krūzi, tad mums nebūtu laika vairs pētīt, ko citi cilvēki saka, vai kādi ir citu cilvēku grēki. Un tas, manuprāt, ir viena lieta, ko ir svarīgi atcerēties. Ja esi pievērsies svarīgākajam, tad vairs nav laika pētīt citus cilvēkus. Un tas arī atsauc prātā apustuļa Pāvila mudinājumu nest vienam otru nastas, jeb citiem vārdiem panest un pieņemt otru cilvēku ar viņa nepilnībām, jo Dievs pieņem arī mūsu katru tādu, kāds mēs esam. Ja uz draudzi raudzīsimies kā uz vietu, kur sajusties svētiem savās vai citu acīs, tad tas neveicinās vienotību, jo tad nemanot būsim kļuvuši kā farizejs no Jēzus līdzības, kas pateicās Dievam, ka es neesmu tāds grēcinieks kā tas muitnieks, bet izrādījās, ka Dievs aicina arī šo muitnieku, un vēl jau vairāk tieši viņu, kurš gan bija grēkojis, bet kas no sirds lūdza piedošanu un arī saņēma izlīgšanu ar Dievu.
un nemaz nesatraucās, ko par viņu domā farizejs. Un nevelti arī kāds bija teicis, ka baznīca nav svēto muzejs, bet grēcinieku dziednīca, vai citiem vārdiem skola, kurā visi var nākt un mācīties. Jo Dievs var piedot tikai tam grēciniekam, kāds tu esi, nevis tam svētajam, par kādu tu sevi dažkārt iztēlojies. Arī tie ir kādi mācītāji vārdi. Un tie varbūt šķiet tādi bargi brīdinājumi par grēkiem un grēciniekiem, bet savā ziņā tā ir prieka vēsts, ka Dievs aicina tevi un mani jau tagad un pieņem tādu, kāds tu esi. Nevis, ka viņš pieņems un mīlēs mani tikai tad, kad es sasniegšu kādu īpašu garīgumu statusu vai svētumu pakāpi. Citiem vārdiem, kristīga draudze un kristiešu vienotība nebūs atkarīga tikai no mūsu garīgiem sasniegumiem, bet lielākais garīgais sasniegums sāksies tad, ja sadzirdēsim to, ko katru reizi lūdzam tēvreizē. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un pateiksimies, ka Dievs mūs jau tagad pieņem un aicina savā kopībā, tuvus un tālus, vienotus ar kristīgiem brāļiem un māsām, kas katrs mācās, kā būt kopā vienā kristīgā draudzē. And also a short summary in English. Today, especially thinking about Christian unity, there is a saying, in essentials, unity, in non-essential things, liberty, and in all things, charity. What are those essential things? There's something we have in common, like our faith, God, commandments, the same spirit and inspiration. What are non-essential things, like our different traditions or rituals and approaches to God? And the charity of love is really alive when we accept that even in Christian congregation we are not saints as perfect people, but everyone who feels calling to come to God is welcomed. In other words, the church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. Only when we understand this principle, forgive as you are forgiven, we can be united not because of our spiritual achievements, but because we have one and the same God who invites in his church people who are so different. Amen. Un mēs esam aicināti piecelties un apliecināt to, kas mūs vieno, to pašu ticības apliecību trīsvienīgajam Dievam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos
un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un arī šai īpašai svētdienai domāta kopīgā draudzes lūgšana, kas arī šodien tiek teikta dažādās draudzēs. Augstais un mūžīgais Dievs, kas esi mūsu Tēvs debesīs, mēs tavi bērni teicam un slavējam tavu svēto vārdu šajā kopa baznīcas svētdienā. Izkaisīti plašā pasaulē, mēs esam vienoti lūgšanās, dziesmās un pateicībā. Pateicamies par tavu vadību kopš laika, kad bija jāatstāj mūsu mīļā Latvija un jādodas trimdā, kad kļuvām par baznīcu ceļā. Nedrošajā pasaulē tu, kungs, bija akmens kalns, uz ko varējām paļauties, un vienlaikus arī gaisma mūsu turpmākajā ceļā. Šodien mēs, kā baznīca, pieminam un pateicamies par žēlastību, ko esam no tevis saņēmuši un saņemam ikdienas, jo tava žēlastība, tāpat kā tava mīlestība, ir no mūžības uz mūžību. Mēs pateicamies par draudzēm, kurās esam varējuši kopīgi tevi pielūgt, meklēt tavu spēku, kad mūsu spēki izsīkst, jo tu esi, kā tu biji un būsi, mūsu akmens kalns, kam varam uzticēties. Mēs tev uzticām mūsu tautu un tēvzemi. Paldies, mīļais Dievs, ka tu esi ļāvis mums piedzīvot to brīnumu, kas ir Latvijas atjaunotā brīvība. Garajos apspiestības gados tu uzturēji mūsu cerību un neļāvi tai zust. Šodien mēs izlūdzamies tavu cerības spēku Ukrainas zemei un tautai, kas cīnās par savu un arī mūsu brīvību. Žēlīgais Dievs palīdzi tiem, kas cīnās, tiem, kas cieš, tiem, kas lūdz par taisnīgu mieru. Mīļais Tēvs, mūsu Tēvs debesīs, tu mūsu pasaulē sūtīji savu dēlu ar dzīvības un mīlestības vēsti. Palīdz mums to uzklausīt un uzticēties tavas mīlestības spēkam, uzticēties evaņģēlijam. Mēs pateicamies par tiem, kas uzticīgi kalpo tavam vārdam mūsu baznīcā. Svētī mūsu arhibīskapi Laumu, garīdzniekus, mācītājus un diakonus, laju kalpotājus un katru draudzes locekli. Jo tu katram esi devis dāvanas, ar kurām varam kopīgi kalpot ar prieku, un par to mēs šajā kopaznīcas svētdienā tev no sirds pateicamies. Augstais un mūžīgais Dievs, vadi mūs pa saviem gaismas ceļiem. Mīļais Tēvs, palīdzi mums dzīvot mīlestībā. Tu, kas esi visa laba devējs, dod mums savu gaismu un palīdzi mums to atstarot mūsu pasaulē. To lūdzam tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un arī esam aicināti kopīgi lūgt ar tēvreizes vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
tad mēs arī varam apsēsties un ieklausīties, apskatīties dažus ziņojumos, kas ir arī mūsu lapiņās, jo arī šajā laikā ir daudz notikumi. Piemēram, vakardien bija labi, ka daudzi arī no mūsu draudzes locekļiem piedalās Ukraiņu rīkotā plašā festivālā, un mēs ar lūkšanām un darbiem atbalstām viņus un viņu cīņu par brīvību. Kā arī raugoties uz priekšu, nākamajā nedēļas nogalē īpašais notikums ir Rudens svētki Saulainē, kas ir jau sākas no piektdienas, pēcpusdienas, sestdienā ir dažādi notikumi un arī svētdienā ir dievkalpojums 11. Saulainē. Tad mēs jau arī reklamējam un aicinam. Oktobrī arī ir paredzēts Saulainai īpašs notikums retrīts, kur kopīgi sanākt kopā sadraudzībā, pārdomāt un pārunāt dažādas tēmas. Šīs reizes galvenā tēma ir, vai tu esi labs kaimiņš un tuvākais. Jā, un vēl pirms tā mums būs 1. oktobra svētdiena Pļaujas svētki, kur mēs jau arī ievadīsim pārdomas par šo pašu tēmu, un būs iespēja arī skatīties šai tēmai atbilstošu filmu pēc dievkalpojuma. Tātad tie ir mūsu tuvākie notikumi. Paldies visiem, kas palīdz un iesaistās šajā dievkalpojumā. Paldies Maiklam Rundānam par spēlēšanu, Beatei par palīdzību ar video, Ritai par palīdzību pie dievnama. Mums ir Ruta Siliņa, Lilita Strīpniece, kas mums arī palīdz dažādos veidos un aicina mūs arī pēc dievkalpojuma uz kafijas galdu lejā sadraudzībā. Tātad tas ir mūsu galvenie ziņojumi. Jā, protams, arī, lai gan nākamā svētdienā dievkalpojums ir Saulainai, bet tiem, kas nav Saulainai, būs arī dievkalpojums šeit baznīcā. Tā, tas būtu galvenais pie ziņojumiem. Mēs arī aicinām ziedot un pateicamies par ziedojumiem. Arī mūsu mājaslapā ir informācija par to, kur var ziedot, bet pateicībā par ziedojumiem un katru kalpošanu, kā mēs katrs to varam, mēs sakam arī kopīgu pateicības lūgšanu, ko mēs lasām lapiņās. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu, mūsu kungu. Āmen. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves. Of your goodness, forgive us. With your love, inspire us. By your Spirit, guide us. And in your mercy, keep us now and forever. Amen. Pateicamies Dievam, thanks be to God. Un mēs noslēdzām ar dziesmu, ar arhibīskapu Arnoldu Lūša vārdiem.
Dod mums spēka garu Dievs.